Halo? Jā, klausos. Vai Rolands runā? Jā. Te Imants Teters no aizsardzības ministrijas obligātā dienesta iesaukšanas daļas traucē. Jūs noteikti esat dzirdējuši kaut kādas pēdējās ziņas par Latvijas Republikā pieņemtiem noteikumiem 20. maijā? Kaut ko tādu esmu dzirdējis. Jā, būtībā 20. maijā pieņēma likumu projekts par obligātā militārā dienesta atjaunošanu. Un pirmais iesaukums ir plānots 15. septembrī, tāpēc mēs veicam pilsoņu apzināšanu patreiz. Jūs dzīvojat Jelgavā, Latvijā 15. Ja? Jā. Aha. Un jūs savulaik, nedienējāt, vai ne? Nē. Un kas bija pie iemeslu? Tas tur viss, man liekas, skolā gāja, vai kas tur. Tā īsti neatceros. Aha. Un tad veselības stāvoklis jums ir normāls? Tagad, jā. Tad arī bija. Jūs zināt par notikumiem Ukrainā un tā, vai ne? Jā, zinu. Jā, ko jūs domājat par to? Nezinu, neitrāli. Aha. Un ko par armiju domājat pašu? Kā tādu? Armija? Es jau nezinu, kas tur notiek. Jums būs iespēja uzzināt. Arī nav slikti. Būtībā, ko es gribēju pateikt, jūs drīz saņemsit pavēsti. Jums vajadzēs iziet medicīnisko komisiju un iespējams apmācības kursus Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Ko es vēl gribēju jautāt? Kāds jums kājas izmērs? 47. 47, ja? Jā. Tas ir tāds tradicionālais, jā. Augums kāds jums ir? 1,95 kaut kur vairāk. 6. Jā. Un jūs krācat, ne? Kas tad? Jūs krācat, vai ne? Krācu, tā, kad esmu dzērs, tā man saka. Armijā jau dzert jūs nevarēsiet. Tad nē, ja? Vienkārši mums jāzina, lai kurās kazarmās jūs varēs likt. Būtībā, pirmais iesaukums ir viss plānots sūtīt NATO ietvaros uz Ukrainu. Tā kā jūs iespējams varēsiet iemēģināt jau šaujamos uz frontes līnijas. Jā. Nebaidieties mirt? Kas? Jums nav bailes no nāvis? Es nezinu, man liekas, nē. Es pat esmu pamodies vispār, man visu, ko jūs stāstāt, liekas, what the fuck. Tēvzemes vārdā jūs būtu gatavs mirt, vai ne? Es nezinu, bet es mīlu Latviju. Jūs mīlat Latviju? Jā. Tāpēc jācīnās. Kur nāk savu aizbraucis projām arī. Kur jūs strādājat? Nekur, bet. Tad redz, kā reiz, jums būs vismaz ko nodarboties, varēs šaut tos nelaimīgos Krievus. Tabletes nekāds nelietojat? Nē. Pat narkotiskās, ne? Nē. Smēķējat, nesmēķējat? Jā, pīpēt. Smēķējat? Zāli, ja? Vai to spaisu jau, vai kā viņi tur sauc? Nē, tos sūs, nē. Spaisu nepīpējat? Nē. Tad ir labi savādāk mums vēl būtu jums jāieliek jūs narkoloģiskajā testā. Jūs dzīvojat pie Uzvaras parka, ja? Ko jūs domājat par Uzvaru? Par kritušajiem? Par kuru Uzvaru? Vispār par Uzvaru kā tādu kara gadījumos un par kritušajiem, teiksim, upuri atmaksāto uzvaru, jeb nē? Protams, kad atmaksā kaut kā jau jāizstāv valsts. Jā. Bet arī pretinieku puses upuri, teiksim, ja jums būtu jānošai daudz Krievu. Es nezinu, tas kaut kāds joku zvans vai kas? Nē. Te ir viss pilnīgi nopietni. Tā vajag, jā. Ir jāuzbruk, jāizstāv, tā nav ko uzbrukt, tikai tā kā Krievi. Mēs tagad gribam izveidot tādu armiju, lai mēs varam uzbrukt. Kam tas? Iespējams, tas gan ir iespējams, bet, ja mums būs stipra armija, mēs taču varētu arī Baltiju iekarot visu. Kas tās funkcijā notiek?
Nē, tas ir mans tikai personīgais viedoklis. Šitas nav oficiāli. Es negribu, lai jūs mani citējat kaut kur vai kā. Ko lūdzu? Nu jā, skaidrs. Jā. Kad jūs būtībā varētu sākt, jo 15. septembris ir tas iesaukums un vēl būs arī apmācības. Apmācības gan tas ir, pirms tā iesaukuma tas ir brīvprātīgi. Jūs varat aizbraukt, mums notiek tas viss cēsīs. Bet tad jums, tas ir tā kā skola praktiski. Jums būs jāpadzīvo kādu laiku kopmītnēs. Jā, dodiet visu informāciju. Jums e-pasts ir? Jā. Kāds jums e-pasts? Rolands @gmail.com. Tā, un kāds jums personas kods? 19.03.81. Jā. 1. Mums kāds radinieks arī vēl ir, kur mēs neesam apzinājuši varbūt? Radinieks, kas varētu iet arī jā, padomāt. Jā. Radinieki. Man ir jābūt, viņi visi ir ārzemēs kaut kur Latvijā. Tas nekas, mēs esam tagad vienotā Eiropas Savienībā, mēs viņus varam dabūt uz Latviju var šitā. Jā, viņi kaut kur Anglijā ir, laikam, īrie. Kādi tie vārdi un uzvārdi? Pagaidu, līdz cik gadiem tur sauc? Līdz 40? Būtībā līdz 40, jā. Tad tie divi vairs tie pamētu. Vienam ir Lauris, bet viņam ir, kas tur, jau, 2 bērni. Pat tās piedzim. 2 bērni, tas jau vēl neskaitās klips, 2 bērni arī tas Struns valsts pagādās par bērniem, galvenais, ka mums vajag kādu, kas automāts var turēt. Visu Latviju, jo tad Mīkuļi 60 000 dzīvo pie mātēm vēl 30 gados. Koordināts viņi nezināt noteikti. Nav, es redzēju, kaut 1,5. Tad viņš nodeva valsts noteikti kaut kad un izbeigi, ja? Kas? Kad viņš nodeva, pameta valsti? Man liekas, kad 5 gan atkārā. Tad jau mēs viņu varam likt arī 5 gadus nodienēt. Vēl kādu jūs varbūt zinat? Tā. Nē, nav. Vēl 2 grāmatiņi jau pāršķēsim. Vēl es gribēju pajautāt, kad jums ir galvas izmēra apkārtmērs? To gan es nezinu. Jums nav kaut kur kāda lente, ko jūs varētu apmērīt? Mums vajag ķiveriem zināt. Tāls sitiena. Pamēģini. Kaut vai rūtiņu lapu nogriežt. 2 rūtiņas, tas ir centimetrs. Man te nekas nav par roku. Kur vēl rūtiņu lapu? Es pagaidīšu, jūs varat aiziet kaut kur sameklēt. Tad rūtiņu lapa? Jā. Nē, man pat tādas nav. Līniju lapa. Un ko dod līniju? Līniju lapu jūs uzliksit. Vai tad jūs neesat, teiksim tā, praktiski domājuši cilvēks? Vai tad tas viss nav? Vai tas viss pa telefonu vajadzīgs? Tur var aizbraukt? Mēs tagad patreiz pierakstīsim jau, lai mēs gatavi saprotu, tas viss process jāizlaiž ātri cauri. Jūs jau būsiet praktiskas frontes līnijas. Mēs jūs sūtīsim iespējams pat ātrāk par to 15. septembru oficiāli, gan tas tikai skaitās 15. septembris. Ukrainā tur notiek, viss nav gluži tā kā ziņās stāst. Jūs taču saprotat, valsts militārie noslēpumi un tā viss. Jums būs tas gods būt vienam no pirmajiem. Jā. Nevar atrast, vai? Tiešām nav nekāda lapiņa, kaut vai reklāmas buklets. Bet kāda jēga no viņa? Nomērīt, lai mēs ķiveri zinām. Kad jūs gribat, lai mēs sūtam jūs karā bez ķiveres vai? Man kāda avīga mētājums. Man var izmērīt. Piemērat. Bet ko? Kas tu mēģināt? Ko es ar avīzi varu izmērīt? Aplieka tā pēc galvai. Tā? Aplikāt? Nē, ko es ar viņu varu izdarīt? Piemērit, pēc tam online kaut vai apskatoties, cik ir centimetri ieteļi, jūs man varēsiet pateikt, cik centimetri. Man taču kaut kā jāizpild, jūs būs gatavi iet ar mazāku ķiveri vai? Aptuveni ar rīkšķiem jāapbrauc apkārt. Cik varētu būt? Nezinu, es nevaru pateikt.
Ja es jau pildu tikai savu darbu, man jāizpild ir ailes, kuras ir ailes, es taču arī dienēju. Nezinu, nav. Nevar pateikt. Nu, ko mēs rakstam iekšā? Nu, vidēji vai ierakstīt, jā. Nu, skaidrs vidēji. Tā visiem vidēji. Jā, tad zābakiem 47. izmērs, ja? Jā. Bikšu garam varbūt jūs arī varat pateikt. Mums vienkārši jau jāsagatavo formu. Nezinu, tas ir... Nu, apskatīties biksēs, kas jums tur ir. Man ir šorti. Man šeit kaut kā cik, tagad 37. Aha. Ja es vienkārši neiedomājoties, ka jūs vasarā ar šortiem varēs dienēt. Nu, jā. Jūs būtu gatavs mirt? Jums ir kādi radinieki, kuru būtu jāapzina nāves gadījumā? Kāds mirt, ko man vajag dēt? Mirt kaut kur? Nē, kā jūs domājat, kad neviens nemirst vai karā? Mēs vienkārši mums vajag uzzināt. Jums ir kādi radinieki, kuriem būtu jāsazinās, ja jūs krītat kara gājienā? Nā. Nav? Tā, visi uzreiz tik uzzinās, tāpatās. Nu, kā tu viņu uzzināt? Jūs būtu kādā slepenā operācijā, pieņemsim, jūs krīst. Nu, kā tu viņu uzzināt? Jūs man izstāstāt. Jums ir kaut kāds pasta balodas līdzes laika, jūs varētu viņiem dot ziņu vai? Nu, es nezinu, nav kam visiem. Nu, māte, tēvs. Kaut kādi numurs, lai mēs varam te pieregistrēt. Nu, mājas telefonu var pierakstīt. Jā, kāds tas būtu? Kāds tur bija? 2, 6, 3, 0. Tā, 2, 6, 3, 0. Skaidrs. Ja, tas ir mājas telefons, ja? Ja? Jā. Aha, skaidrs. Tā. Nu, cīņai sveiks tad, ja? Jā. Nu, tu informāciju aizsūt visu. Jā, mēs jums pavēst arī aizsūtīsim. Nu, tad, kas būtu tas datums, kad jūs būtu gatavi? Kas tad? Kad būtu tas datums, kad jūs būtu gatavi dienēt? Jā, tā es nezinu. Es vispār esmu gatavs dienēt. Vasarā, jā. Pēc Jāņa. Pēc Jāņiem, jā. Jums kāds draugs Jānis ir vai? Nā. Nu, tad jau kur tad pēc Jāņiem? Mēs jau būtībā varētu jūs paķert ātrāk. Iziet ātru apmācību, un tad jau varētu sūtīt prom. Ko? Ko? Nē, es gribu Jāņus nosvinēt. Nu, Jāņus jau arī Ukrainā jūs varēs nosvinēt. Nā, tas nav tas. No ierakumiem. Ko? Tā kā, nē, pēc Jāņiem. Nu, labi, skatīsies, ja kaut ko varēs darīt tā lietas labā. Vienkārši tāpēc man ar tā formējās, ja man vajadzētu jūs galvas izmēru dabūt pēc iespējas ātrāk. Nu, labi, gaidat pavēsti. Ja kaut kas būs, mēs vēl pazvanīsim pirms tās pavēsti. Kāds jums? Informācija ar uz e-pasta, lai es vispār saprotu, ko es... Jā, mēs aizsūtīsim. Īstāstat par šo priecīgu vēsti visiem saviem radiem, kamēr vēl jūs varat. Ok. Jā, labi. Veiksmīgi dienu. Vēlies izjokot draugus ar joka zvanu? Tagad tev ir tāda iespēja. Atbalsti Tautas Mediju projektu vismaz 7 eiro vērtībā caur PayPal, jeb vismaz 5 eiro vērtībā ar pārskaitījumu, un kā mūsu paldies tu saņemsi iespēju pasūtīt joka zvanu sev izvēlētajam cilvēkam. Tev arī tiks nosūtīts zvana ieraksts uz e-pastu, kā arī zvana ieraksts tiks publicēts Tautas Mediju kanālā.